Jaunās tūžas epizode. Neaizmirsti uzspiest like, uzrakstīt komentāru un abonēt šo kanālu. Ja nē, tad tu nemīli savu māmu. Es gribu violetas banknotes, no Spānijas visas sievietes, atrakt no vēl cāpēnes, iekus būs mums zemēnes, viņai galvā pienēnē, aiz striņiem krūms lasu aven, jo būtā, tādu jobu. Vai tu esi neizdevies komunists vai kā tu sevi pozicionē? Cik gadi ir jaunākajai meitenei, ar ko tu esi ņēmies? Es šito negribu teikt kameras priekšā. Esmu Ermitas skolēns. Esmu pa pusē gejs, pa pusē alkoholiķis, narkomāns. Pa pusē? Pa pusē tikai. Es neesmu, alkoholiķis neesmu, tikai pa pusē, ķip. Esmu arī labs dāls. Kam? Pa pusē. Sensam? Mamai ne? Droši mammai arī esmu labs dāls. Labi. Ar ko tu nodarbojies ikdienā? Ikdienā? Ikdienā. Un kā kur dienu? Bļaļ, ikdienā. Es varu izstāstīt savu daily routine parasti. Davai. Es pamostos kaut kādos 8, kāvēs stundas parasti. Dažreiz pamostos polhains, dažreiz ne. Aizšancēju uz skolu, pamācos. Un tad pēc skolas kā kur reizi, satiekos ar draugiem, aizbraucu uz centru, kaut ko padaru. Un tad uz mājām. Un tad parasti varbūt kādā nedēļas nogalē, parasti kā tuse vai koncerti, un tad uz koncertiem. Bet tā parasti neko reāli, man parasti basic diena reāli. Aizēju uz skolu, pačoju, uzpīpēju, moši iedzer, aizbraucu mājām. Aizēju gulēt, repeat. Kā tu šeit nonāci? Tā kā sāc no paša pirmsākuma, kā tu Latvijā nonāci? Kā es Latvijā nonācu? Jā. Es piedzimu Latvijā. Bet tu dzīvoji Vācijā bērnībā? Es dzīvoju Vācijā bērnībā, jā. Cik ilgi? 5 gadus. No 4 gadu vecuma līdz, cik man tur bija, 9? Ne, apmēram jā, 9, 10, cik tur man bija. Un kādu mūziku tu klausies? Kādu mūziku klausos? Visi sādi. Kādu? Es klausos tur underground rapu, hyperpopu, visu tos sūdus. Es klausos arī techno, hardstyle, drum bass. Kaut kādi, es nezinu, kas tie ir pa sūdiem, ir kaut kādi čipa rocks vai kaut kāds grupas bands, nezinu. Labi, sākšu jau ar kaut kādiem. Viņi nav secībā, jā, tāpēc būs tā kā pāris nenormāli jautājumi, būs daži normāli jautājumi, jā. Ak, Dievs. Tā, ir 2 meitenes, kurām kopā ir 25 gadi, un kāds būtu tas skaits, tev ar viņām jānolaiž, ķip. Jānolaiž? Jā. Obligāti? Jā. Ar abām, jā, bet kopējais skaits ir 25, tā kā tu sadalīt to vecumu? Nu, ja tā drīkst teikt, vienai būtu 0, jo es viņas mammas pīziņu palaizītu. Oi, bļaļ, kad viss izslīdēja aliņš no rokām. Nu, vienai būtu 0, bet es tā, čipa tehniski, es viņu nebučoju to bērnu. Es bučoju Mammu, jā. Mammu, pīzdeņ, čipa. Nu, tad otrai būtu 25. Ok. Un tā, kurai 25, tā ir tā mamma. Tu un man. Kas tie pa jautājumiem vispār ir? Kur tu dzīvo? Kur tu dzīvoji? Rīgā. Nu, bet kādā mājā tu dzīvo? Privāti mājā. Es dzīvoju garāžā. Nu, jā, garāžā. Bet cilvēki to vispār reāli. Es, piemēram, pasaku cilvēkiem, ka es dzīvoju garāžā. Viņi domā, ka es dzīvoju garāžā, kur mantas stāv. Bet nē, cilvēki. Es dzīvoju 2-stāvīgā garāžā. Pirmajā stāvā tur ir viss tie hlami, un otrajā stāvā ir dzīvoklis. Ar ko atšķiras kā dzīvo Vācijā un Latvijā? Noteikti mazāk bēgļi. Ja Latvijā? Noteikti. Nu, piemēram, Vācijā, reāli pie man klasē gāja. Es teiktu, cik tur 10 bēgļi. Mēs bijām 25 cilvēki, tur reāli pusi no viņiem bija no ārzemēm. Tur kaut kāda no Ganas, Irāna, Sīrija, viss. Tu domā, ka Latvijā arī drīz būs tikpat daudz bēgļu? Es domāju, ka nē. Metīs ārā visu. Kurš viņus metīs ārā? Labs jautājums. Vai no Rinkēviča ir sapisīs? Jā, reku tēma, jā. Ko domā par Rinkēviču? Man baigi pohuj. Bet tikko... Jā, no... Es teiktu tā.
Ja cilvēki ir apmierināti ar Rinkeviču, es arī esmu apmierināts. Galvenais, kā inflācija pazeminās, jo es to pamanīju alkoholā. Bļaļ, tie aliņi pizdzēts tagad maksā. Cik viņi pacēla cenas apmēram? Nu, es atceros tervitīti, kādreiz reāli es pirku pa 1 eiro senču. Tagad, man liekas, tervitīti 1,60. Pa 60 centiem paugās. Bļaļ, pēc kā es iztos pēc miljonāra, bļaļ. Kā bija deitojot 7. gadu no Natālijas vidusskolas? Deitoju? Jā. No Natālijas? Jā. Kurš bija 7. gads no Natālijas? Par ko mēs runājam? Es īsti nezinu. Es tagad domāju, tā Adriāna, bļaļ. Nu, varbūt. Es nezinu, kā viņi sauc. Es huizinu. Es tikai zinu, čipa, es nolaidu vienreiz ar 7. gadu. Un viņi čipa uzreiz domā tikai, ka mēs čipa nolaidām, viņi uzreiz čipa domāja, ka mēs kaut kā būsim čipa kopā. Un es viņam čipa pateicu, ka es baigi, nu, es viņiem pateicu, vai es negribu baigi runāt. Ja pēc tā, ka mēs nolaizījām, tā bija piekdiena, viņi man visu nedēļas nogalu sūtīja reāli snaps, čipa savu ģimenes, māmu, sēnes, mās, kaut kādu savu kāmu, sūtīja savu ikdienu. Un es vienkārši tur čiloju mājās, čipa, tā skatos, man pohuj, bļē. Un tas viņai čipa pirmdienā uzrakstīja, čipa, ka es vispār negribu viņu vairs runāt, es viņu atsakoju. Nākamajā dienā atnāk uz skolu, Henry, tu izvarot čiep? Es tāds, ko, bļē? Un čipa tad bāmas joprojām, jā, man liekas, klaiņo. Norakstīju Fīsam 3 vārdos. Mēs bijām Fīsamā uz Romiju, kas kopā. Tā, pirmais vārds pohas. Jā. Otrais vārds neatceros. Čipa neatceros, nu saprotu, jā. ka nu, vispār bieži neatcerās, kas notika, vispār ko darīja. Un trešais vārds vēmekļi. Vēmekļi, jā. Mīļākās cīgas, kādas tur? Dzeltnieku kamie, noteikti. Es nevaru cits kurīt, man slikti paliek. Ko tu esi par marihuānas legalizēšanu vai Jā, kāpēc? jo man liekas, ja piemēram narkotikas legalizētu, tad nu, vienkārši vairāk kontrolēt varētu, ko pārdot un tā tālāk. Un arī tas priekš, man liekas, valsts arī būtu labāk. No visiem nodokļiem, ko dabūtu valsts, no visas tirgošanas. Tas, man liekas, arī palīdzētu. Nu, labi, paļubam kaut kāds tur tie visi pīderi, nahuj, saimā deputāti, jo man savu dirsā iebāzīs to naudu un aizpisīs prom, bļaļ. Bļaļ, es jau aizmirsu, kā sauc vēlreiz premjerministru kādreiz. Ar Kāriņu, bļaļ, kur privāta limašīnā. Vai kurš aizbrauc Šlesers? Šlesers nav neko Uz Ķīnu, bļaļ, vai kurš? Šlesers uz Ķīnu aizbrauc. Jā, visi darījumos. Jā, darījumos, ko tad bērns pārdeva, bļaļ. Malnstrādnieks meklē. Tu esi aizdomājies, ka malnstrādnieks sauc par malnstrādniekiem. Ja melns strādā, melns lietas dar. Jā, nu, kas ir melnas lietas? Nu, melns strādnieki, melns lietas, nelegāli vienkārši. Tas nav nekādīgi saistīti ar ādstoni? Ādstonis, domāju, es ceru, ka ne. Es to nezinu, es ceru, ka ne. Tu esi patriots? Es teiktu, jā, bet es arī droši vien neietu karot priekš Latvijas. Es neietu frontē šauties priekš Latvijas. Kāpēc? Es nezinu. Es nevarētu iedomāties. Piemēram, es tagad domāju arī, kā mūsu senči 2. pasaules karā, piemēram, karoja. Kā mūsu senči 2. pasaules karā karoja. Piemēram, es tagad nomirtu, es karot priekš Latvijas brīvības, es nomirtu. Un tad kaut kādi nigeri rekordi dzīvot Latvijā, bļaļ, vai te visu dirsā pīs kaut kāds geji. Nu, ne. Tu esi nacionālists? Nu, es esmu par Latviju. Okay. Es arī akceptēju ārzemnieks Latvijā. Legālos? Legālos, jā. Nu, nelegālos. Bet inženieri un mediķi? Ārā. Nelegāli. Ja viņi ir inženieri, tad jau viņi nebūs nelegāli, bļānis. Kaut kā dabūs to vīzu. Vai atļaut dzīvot Latvijā. Ko es gribēju teikt? Es respektēju cilvēkus, kuri respektē manu valsti. Un manu valodu. Krievi respektē tavu valsti un tavu valodu? Daļa, jā. Cik liela daļa? Es nezinu. Labi. Lielākā daļa, ko es Krievus satiku, viņi nebaigi. Daudz smējās arī daudz Krievu Latvijā par Latviju. Mīļākā pozīcija? Kur tad? Tas ir tas, kā tu to saproti. Došana seksā.
Nu, Dogijs, man liekas, ir basic. Bet Dogijs ir labs. Bet vienīgā problēma, jā, no TikTokā stāstīja, ka Dogi jāņem, nu, tur redz mazliet dirs cauru, bļeķi, kā viņš tur, pūšās, bļeķi. Nē, bet man patīk pieviņa tevi čiepu, tad missionary skaties acīs, bļeķi. Say my name. Walter White, baby. Jā, kādu funny sex story pastāst. Man ir daži vispār. Nu, pastāst daži. Es pateiktu vienu tikai. Nu, pasak vienu. Es ar čiepu, tas bija pagājušā vasarā, jā, tad. Es ar čiepu pagājušā vasarā nopasos. Un kamēr mēs pisāmies, cipa, viņa tur mono, un es cipa pasaku viņai. Es nezinu, kas man galvā ienāca, es paliekas pārāk daudz TikTok skatījos, jo tad, man liekas, tieši atkal trendoja Breaking Bad. Es viņai pasaku, say my name, un viņa pasaku, cipa, daddy. Bet man galvā bija say my name, Walter White, you're goddamn right. Tas man uzreiz galvā bija. Bet tev dahu jautājumu, vismaz sagatavojies, nevis tā. Šis vēl ir 50%. Mazāk uzrakstīt. Sliktākie prezervatīvi. Duraks tajā silver sudraba iepakojumā. Duraks. Tie invisible. Invisible, viņi vispār uz pīmpi neiet. Nevienam homiem, es nekad neesmu dzirdējis, ka viņi kādam iet virsū. Moši indietim, vai kādam ķīnietim, bet, nu, man noteikti neiet virsū viņi tur. Es atceros pirmā reize, kad es zaudēju nevainību. Man tieši bija invisible. Mēs ar Sense aizgājām uz veikalu, es paņēmu lielo iepakojumu. Bļaļ, vispār funny story. Mēs bijām gatavi pisties. Es gribu vilkt virsū, viņš nenāk. Ar Sensi? Nē, čiep. Ar pirmo čiep. Okay. Mēs esam jau gatavi. Es cenšos vilkt to prezi, viņš neiet virsū. Viņš neiet, man pimpas sāp. Lietot palīdzēja, bet viņai bija nagi vēl. Bliņ, kā sāpēja, neiet virsū. Es tā Sensim rakstu. Tēt, viņi neiet virsū. Būs noskamoja. Es Sensim uzrakstīju, ka neiet virsū. Arī par prezervatīvu tēmu, kur ir visgaršīgākie. Garšīgākie? Nesmu. Es vispār nekad neesmu es nekad savā dzīvē neesmu redzējis vai taustījis, vai smaržojis, vai garšojis tos sprēžus ar garšām. Ko tu domā par Pride? Par Pride? Par Pride. Nu, par White Pride. Pa White Pride? Nu, tā jau... Man jau likās Pride jau geji, bļeļ. Nu, tā jau pa klasisko Pride parunāt. Nu, es, piemēram, skatījos, Vācijā ir tie visi Pride, un Vācija ir ļoti rakāk. Un, piemēram, tur bija kaut kur Berlīnē, Pride, tās visas demonstrācijas. White Pride vai klasiskais Pride? Klasiskais Pride, nu, geji arī. Un tur video varēja redzēt, piemēram, tur bija visus tādi cilvēki, arī gandrīz puspliki, pups rāda, un tur bija reāli veči, kur bija pliki. Nu, pliki bez apenēm viņi bija, bļā, ar piemķiem iet ārā, un, piemēram, tur arī apkārt bija mazi bērni. Un tas ir pizdzēts vispār, nu tādu Pride, pimpī, uzvalds biksīts, ko tur kāds Pride, ka tu, bļaļ, čalsais, ka tev pimps, bļaļ, nē. Es, piemēram, skatījos jā, to video, man skatos, reāls šausmas, piemēram, kas tur Vācijā notiek tajā Pride. Bet es atbalstu gejs. Ja tu gribi būt gejs, es gejs. Tikai netraucē man. Nepiepisies tāds, tā nepatīk pimpis. Fū, tad tu esi laus. Vai tu štu dirs? Brūnē vai baltē? Kas tieši brūnē vai baltē? Tas ir tas, kā to saprāt. Nu tagad, bļē, tas tagad atkal labs jautājums. Alkohols, cilvēki. Nu, tas ir kā tu to saprāt. Par alkoholu es teiktu. Bet vispār ir labs par alkoholu. Brūnē vai baltē? Man garšo brūnē. Man garšo baltē. Es baltē varu pist. Čup. Surreāli. Labi. Bet cilvēki, es preferētu baltos. Tas nav nekas slikts. Jā, tā preference. Piemēram, ja es gribu izpist, es tikai gribu došam pist balsts cilvēks. Bet kaut kad arī jāpamēģina kaut kāds citi rās pusī. Kāpēc tev iesauka Amfiks? Amfiks? Man nepatīk vispār tā iesauka. Man bēsi, kad cilvēki saukā man pa Amfiku. Man tāda iesauka ir, jo man kādreiz pūta Amfi. Bieži. Ko tu esi šņauts vispār savā dzīvē? Izņemot narkotikas. Pipars, sāla. Priekš naudas, tas bija vēl kaut kad decembrī, tas bija, man liekas, decembrī. Vai kaut kad, man liekas, janvārī, decembrī. Un grūzdiņš man pasaka,
davai, rekur, pa 2 iepūt sev pipars. Izī 2 eiro. Tie ir 2 valiņi. Un tas iepūts, un tur nav problēma. Es ātri iepūt, dabūju savus 2 eiro. Bet bez narkotikām, jā, kaut kāda pipars sāls. Un kaut kāds, kaut kāds zāles vienkārši. Ok. Vai nepilngadīgo dzimumu akts ir slikts? Un ķip, ka manā vecumā, piemēram, pišos nepilngadīgi. Es teiktu, ka baigi nē, ja tu zini, ko tu dari. Un ja tu nesi stulbs, ja tu domā ar galvu. Ja tu, piemēram, pisies bez preža. Es lielāko daļu esmu pisies tikai bez preža. Man vispār, man liekas, vajadzētu uztaisīt testu. Jo nedod Dievs. Es ceru, ka nē. Un kaut kas beigās būs kaut kāds tur, nezinu, HIV kaut kāds. Sprākšu nost. Nē, bet, ja tu esi, ja tu domā ar galvu, tad es teiktu, nav nekas pret. Galvenais izmanto prezi un, jā, nedabū bērnu, vai kaut kādas slimības. Kāda tev mīļākā mājaslapa? Mājaslapa? Jā. Tagad? Jā. YouTube. Ok. YouTube video, visu laiku skatos. YouTube. Vai tu skuji anālo aizvaru? Kurš tu pateici? Kurš tu uzrakstīja anālo aizvaru? Tas kaut kas tavs, ko es pateiktu, anālo aizvaru. Nē, vēl neesmu noskūs savu dirstu caurumu. Bet arī vajadzētu. Tu vajadzētu, jā. Kas nepriekš Anžas? Kāds tev guļam istaba pēc spēlējuma ožu? Man problēma ir tāda. Man, piemēram, ziemā. Es nevaru, man, piemēram, mājās nav apkur garāžā. Man pašam, man ir tikai kondicionieri 2. Viens guļam istabā, viens dzīvojam istabā. Un, piemēram, ja es lieku žāvēties, piemēram, Karim drēbes slaps, tad es iepišu to kondicionieru. Un tad vienkārši tur smirtā pēc spēlējuma. Un es arī domāju no āras cipa, ka, piemēram, ārā slāpšanā tālāk un iekšā silas tur kaut kā, tie spēlējumus veidos. Mazliet smirtā pēc spēlējuma. Vispār sensam jāpasaka, to vajadzētu dabūt nost. Neptītā smāšu. Bet es tur parasti nekad nehengoju. Fentanils vai amfetamīns? Amfs. Cik bieži tevi apciemo caurē ikdienā? Kas ir pa jautājumiem? Pa kur parasti taisīt ciet augšējo? Jā. Apušē, ne? Dienā? Tur bija Ikdienā. Nu, dažreiz pa vienreiz, dažreiz vairāk, dažreiz vispār nepacīmā. Dienā? Nu, reāli, dažreiz man nereāli, piemēram, tas bija, kas bija vakar, man bija ļoti trāk. Es varētu pīsu visu dienu noglīts, galvenais tādā caurē nebūtu fu. Okay. Bet problēmas ar ādari, man liekas, man ir. Most kreizī vieta, kur tu esi izpisis smaugu. Es nekur baigi, es varētu tikai esmu mājās pisies. Ok. Nu, ja izfingarojas, tad es varu, tāda ir dažas vietas, kur esmu Nu, piemēram, taksī, vēl, Taunas kvartāls, toaletē, vēl, koncertā. vēl, Nav, man liekas, vairs. Nu, mājās. autobusā. Es par to reāli. Labi, viss, ofiks, nedrīkst par to runāt. Kāda ir tava ideālā dzimšanas dienas dāvana? Dzimšanas dāvana? Iekavās ierakstīts buttplug. Kurš to uzrakstīja? Kas tie pat cilvēki, kurš to raksta? Paļa boku kāds Alberts. Es to zinu. Albertam vajag rekur, bļaļ, buttplug ar tādu rižu astīti, bļaļ, kā Garfieldam. Vispār nopērkam. Nē, vislabākā dāvana, es nezinu, kaut kas, kas droši vien varbūt kaut kāda nozīme ir, ķipa, man liekas, kapteinim laba dāvana, kas, labi, tā nav, man liekas, tā kaut kā dārga, bet siela viņa tāda forša, tāda vecīga. Bet man cīgas, piemēram, arī laba dāvana. Man šādāds sens, viņš man uzdāvināja uz dzimšanas dienu bloku ar cīgām. Vai kādreiz ir sanācis pielikt bikses spēlējot kādu datorspēli? Alberts jobadais, bļaļ. Alberts, cik var daudz rakstīt, bet tas Alberts. Jā, notika gadījums. Ko darīt, man vakar reāli traki bija ar vēderu. Es sāku psihot. Iznāca pirdiens, man likās casually pirdiens. Bet es sapratu, kaut kāds jocīgi iznāca tas pirdiens. Es reāli pačiko ķipa ar video pirkstu. Kļuvu pa 1% neģeri. Kas te pa jautājumiem reāli? Tas ir pizdzēts vienkārši. Uz šito reāli, uz šito miezīts jātais vaļā. Gay Sun vai Tot Dauder? Labāk chicken nekā nigga.
Kas tas bija kaut kāds, bet uz nahuīkos? Nu, tad labāk geju dēlu un... Nē, geju dēlu. Geju dēlu labāk? Jā. Kāpēc? Nu, ja viņš ir normāls gejs. Nu, Ja jā, piemēram, mans dēls būtu normāls Anža. gejs, normāls Ja gejs. mans dēls būtu Anža, tad labāk Anža. Nu, ne jau, bļāviens, tu, bļaļ, piemēram, tu dzirdi no saviem draugiem, bļaļ, tava meita tā kā traka. Man šķiet, aiziet pievienoties. Ķip. Fu. Esmu pret incestu. Bet Latvijā legāls. No. No. Kļūms teica, ka ir. Kurš to teica? Kļūms. Nu, pasties uz viņu nahuī, bļaļ. Viņš, man liekas, ir reāli incestu bērns nahuī, bļaļ. Sniegers vai Tviks? Detalizēti pamato savu atbildi. Nu, ja mēs runājam par tevi vai Tviksu. Nē, tas ir tā kā... Es teiktu Šokolāde. Tviks, jo Snickers parasti, kad es pērku Snickers, viņš tāds ļoti ciets ir. Viņu nevar normāli sakožļot. Bet Tviks man patīk, viņš tāds salds ir. Tāds viņš arī kraukšķīs ļoti ir. Man patīk tas cepums, tas, kas ir. Es pilnībā piekrītu īstenībā. Vai tu aiztiec mazus bērnus? Kas ir mazi bērni? Nu, Savā vecumā es aiztieku cilvēks, jā. cik vecs? Savā vecumā no 16 līdz, no 16 uz augšu. Bet uz leju vairs nē. Ja te vairs? Kas tas vairs? Baļā, vīs dirsā ir. Blondīnas vai brunetes? Kāpēc? Man baigi nav. Man baigi nav matkrās. Labi. Galvenais ir skaists seja. Bet, ja tev ir sarkana mata, pisārā no Latvijas, bļaļ. Tieši tā kā tu smirdi. Kāds ir tavs labākais pick-up lines? Vai tu esi stolta? Jo es tevi gribu iedirst. Nē, man vispār nav nekāda pick-up line. Tev Jans Palkenriz, jā. Kas? Jans Palkenriz, ķip. Man spilknēs, jā. Es nerunāju, es neko nedaru. Atnāk vienkārši. Kuru likumu tu gribētu atcelt Latvijā? Es vispār nezinu Latvijas likumu. Nu, kāds likums tev traucē? Varbūt kaut kāds dzeršana pie stūvs, maz bērnu, ķip. Man liekas, tas ir pa pusē dzeršana publikā. Ja, piemēram, Berlīnē ir forši, nu, piemēram, vasarā, nu, tu izai ārā, kur pārciņā iedzer aliņu. Bet Latvijā, bļaļ, ieeja vērmenīti, bām uzreiz, bļaļ. Iepasīs to busikā. Tu esi grover vai shower? Šito uzrakstīja Gustavs. Es teiktu. Ja zinu, viņš Nu, bet viņš ierakstīja citu vārdu, kad tu prasa citu vārdu. Jā. Bet to rakstīja Loks. Nu, nē. Nezinu, kurš Gustavs tas bija. Grover vai shower? Esmu grover. Labi. Man izaug. Tā kā visam vajag laiku. Vajag laiku, un tad būs success. Kāds ir tavs attiecības ar alkoholu? Ar alkoholu? Nu, man liekas, tā kā reāli vecākiem. Gan labas, gan slikts. Un arī atmiņas ir gan labas ar vecākiem, gan slikts. Bet pēdējā laikā attiecības ar alkoholu, tagad pēdējo mēnesi, es teiktu labas. Decembrī, pīzdēļ, attiecības bija traks. Ja zeķis ir cauras, ko darīt? Iedot mēčai salāpīt vai mest mīstenā? Nevienu no tiem. Turpin vienkārši nesāt. Pohe. Es esmu darījis. Kā rīkotos, ja aizietu pie mēģis ciemos, bet viņas suns tevi mēģina izdrāst? Ko darīt, bļaļ? Jā. Kurš šitāds jautājums raksta? Tev ir tikai reāli kaut kāds slims sekotāji bļāviens visi. Es nezinu, nu. Labi, nu nē, es gribu reāli tagad nopietni tā podkāstā nopietni tā atbildes pateikt.